Vispār es parasti neuztraucos, bet nu baibi šoreiz ļoti uztraucos. Aizver acis un tad es to pasaukšu. Ko tu saki par to teicienu, kad saka jūties kā mājās, bet atceries, ka esi ciemos? Koka? Dāmas un kungi! Esiet sveicināti jaunākā ceļā uz mājām epizode. Un šodien mums piedāvājumā ieskatīties mājas dizainā. Dodamies uz 10. stāvu, mums jāiet. Pa trepēm? Nē, brauksim ar lipiņu. Labdien! Labdien! Sveiki! Sveicināti! Labdien! Jā. Nu, Prieks jūs uzņemt pie mums ciemos. Aizver, obligāti. Nu, ne tikai durvis, bet arī čības jāuzvelk. Būs katram savs izmērs, kā jau mājās, sagaidot. Čības ir lieta, kas raksturo mājas. Tā mēs vēl neesam sagaidīti. Prieks te būt. Cik augsti griesti. Wow, jā, knapi var redzēt beigas tam visam. No dizaina es nesaprotu neko. Pirmkārt, jo es esmu daļējs daltoniķis, tātad, nu, pa krāsām man būtu superforši pēdiņās runājot, kaut ko veidot. Otrakārt, ja man ir, nu, jāizdomā, kas kur smukāk stāv un cik daudz vajag, es arī neko nesaprotu, vai nu es pielieku par maz, vai nu par daudz, tad vidēju es neprotu dabūt. Nu, un treškārt, jā, ja man tas ir jādara kopā ar dāmu, tad mēs sastrīdamies ļoti ātri, jā. Bet ja jūs darat to kopā ar dāmu, tad, un tu minēji, ka tev ir šīs divas īpašības pirms tam, tad kāpēc jūs strīdaties? Jo tev ir svarīgi. Jā, fakts. Nē, nu, jā, nu tā ir iepriekšējā pieredze. Es vienkārši uzreiz saku, sorry, this is not mine. Jā. Elīna, bet runājot par mājas dizainu, te jau viss ir. Un wow, kā vēl ir, varbūt vari pastāstīt, kur tad mēs gal galā esam un kā tas te ir tapis. Šī projekta tapšanas laikā mums gadījās tāds viens īpašs dzīvoklis, kur griestu augstums ir teju 4 metri. Šis dzīvoklis ir kā studio tipa, un ja citos stāvos līdzīgs plānojums ir ar starpsienu pa vidu, tad šeit mēs sapratām, ka atkārtojot to pašu varētu rasties tāds tuneļa efekts. Tāpēc pieņēmām lēmumu, ka veidosim vienu atvērtu telpu, kur sajusties brīvi, plaši un iegūt dzīvē jaunu elpu. Laikam tas ir tā ziņa, ko mēs vēlamies ar šo dzīvokli nodot. Kā jau jaunajā projektā, visam ar jaunu elpu. Ideja par šī dzīvokļa tapšanu mums radās pagājušā gadā. Mums bija salīdzinoši ilgs laiks nepieciešams, lai nonāktu līdz tam pareizajam konceptam, līdz pareizam partnerim un saprast, kā mēs to visu vēlamies redzēt. Jautājums, nu, piemēram, ja tagad pašā stūrītī zirneklis sapina tīklus, kā es to dabūšu, jā? Jo parasti, zin, kā es ar slotu varu to mierīgi, man pat nevajag ar visu manu mazo augumu uz pirksgaliem stāties, bet nu, tagad vajag vai nu kaut kādu garo kādu. Nu, vajag, jā, nu, tieši tā viņus var arī iegādāties un ir uzkopšanas līdzekļi ar pagarinātiem kātiem, kurus var salocīt pēc tam nolikt skapī. Tā kā makšķēni. Realizējums viss ir, jā. Saki, lūdzu, kas ir tavas idejas no tā, ko mēs te redzam? Kas ir tavs, ka tu ieraudzīji to vīziju un prezentēji pārējiem un ir akceptēts? Un par ko visvairāk sāp sirds, kad potenciālais jaunais saimnieks saka, šito nevajadzēs šeit. Tāds bulta sirdī uzreiz tušu. Nu, mums parasti uzņēmās vislielākie strīdi ir saistīti ar apgaismas ķermeņiem, jo vienam patīk tas, citam atkal šis. Bet mēs skatījāmies tajā virzienā, kad telpa ir jāaizpilda. Un to var aizpildīt ar stikla bumbām un varbūt daudz kristāliem un tādām lietām, kas spīd, bet izvēlējāmies to pieklusināto maigo pieeju ar šādiem te abažūriem, kas ir diametrā lieli, arī budžetam draudzīgi un ļoti efektīvi izskatās. Un tos miksējot ar dažādiem toņiem, var panākt tiešām ļoti labu efektu. Tas nozīmē, ka, piemēram, ieejot pie tevis mājās, tur jau vispār ir paradīze, vai ne? Tādā ziņā, ka tur viss ir sakārtots, tā, ka... Tik labi nav, jo man ir arī bērns, kuram patīk dekorēt māju pa savām. Arī vīram ļoti patīk dažādi interjera elementi novietošana nepiemērotās vietās. Piemēram, dzīvojot kopā to. Vai kāda zeķīte, Mēdz tā būt arī ikdiena, bet svarīgi ir izveidot telpu tā, lai tas viss būtu viegli un ātri noņemams, aiznesams un noliekams pa vietiņām. Bet tas jau ir organizatoriskais jautājums. Jā. Bet, starp citu, jā, tieši šī sakarā gribas jautāt, kā nepārspīlēt varbūt ar to, ka, tu saliec tik daudz, ka pēc tam tas viss ir ar putekļiem, tīrīšana, tas katru to mazo lietiņu notīrīt, arī taču paprasa pēc tam diezgan daudz laiku.
Ikdienas uzkopšana tā ir ģimenes lieta. Tam būtu jābūt droši vien kaut kam tādam, ko ģimene veido kopā. Un tad kādam var vai nu sadalīt darbus, vai uzticēt kādam veikt pienākumus. Bet šāds te plaukts neprasa īpašu kopšanu. Ikdienā nav jānoslauka katra detaļa, katra lieta, jo arī ikdienā veicot mistro uzkopšanu, tie putekļi tiek savākti. Zinu, kāpēc tā ir. Tāpēc, ka ir laba arī rekuperācijas sistēma. Un tas man bija viens tāds atklājums, ka tad, kad mājā ar ventilāciju viss ir kārtībā, tad arī putekļi ir mazāk. Jā, tā varētu būt. Vai ir tā, ka vai nu es tagad tiešām esmu aizvēsturē jau drusciņi, jo es to dzirdēju jau pirms dažiem gadiem, un tāpēc es jautāju, vai tas vēl joprojām ir saglabājies? Minimālisms. Vai cilvēki iziet uz minimālismu šobrīd? Man ir radies tāds priekšstats, ka cilvēkiem patīk domāt, ka viņiem tas patiks. Bet, protams, ikdienā dzīvojot, tu tāpat noliec savu piparu trauciņu, sāls trauciņu, garšos trauciņu un patīk tomēr, ka viss ir par rokai. Tāpēc diezgan svarīgi ir paredzēt, ka telpā ir jābūt vietām, kur pēc vajadzības to visu var nolikt salikt smuki atsevišķi kastītē un ielikt plauktā, kad nāk viesi, piemēram. Jo ikdienā jau māja nav muzejs, to mēs visi labi saprotam. Un tu esi, kā, teiksim, dzīvokļa primārā saimniece, es gribētu tā teikt. Tu tā kā izdomā tās pamatlietas, un tad es zinu, ka tu tālāk sauc vienu baigo meistari. Jā, jo mēs varētu varbūt katrs sirdī ticēt, ka mēs esam mazi dizaineri, un jo mēs mākam varbūt salikt toņus kopā, bet ar dekorēšanu mums varbūt ne visiem tik ļoti veicās, un tur ir vērts smelties iedvesmas vai internetā paskatīties, kā to dara, vai mūsu gadījumā noteikti uzrunāt jums labāko speciālistu, un tā mūsu ieskatā ir Baiba. Mūsu ieskatā arī tā ir Baiba! Čausiem es tieko aicināt. Jā! Jāatrod tā vietiņa. Čau, es biju izdomājis tiltiņu Baibai. Ir cilvēki, kur var vienkārši nolikt kaut kur dakšiņas vai tur vāzīt, un tad ir Baiba, kas to pašu ar tiem pašiem instrumentiem izdara tā, kad ir wow efekts. Kad ir kā simfonija. Ko tu saki par to teicienu, kad saka jūties kā mājās? Bet atceries, ka esi ciemos. Tā ir tāda cieņa, man liekas, tāds gan pret, gan esot kā viesim, gan cieņa pret mājas saimniekiem. Bet, tas jau atkal tāds mums jātraktē, kā kurš jūtās mājās un kas ir tā tava māju sajūta. Bet skaidrs, ka tu nevari justies kā mājās, esot ciemos. Tāds kontroversāls jautājums. Jā, tādus man patīk uzdot. Man savukārt patīk pavisam praktiskus. Baiba, un ļoti bieži skatoties to pašu Pinterestu, iedvesmojoties kaut kur vai Instagramā, sekojot dizaineriem, dekoratoriem, tu redz kaut kādu ārkārtīgi skaistu ainu vai virtuvē, vai brīnišķīgi uzklātu gultu. Bet kā to ikdienā saglabāt? Mēs visi lieliski zinām, mums ir suņi, kaķi, bērni, vīri, kuriem ir pilnīgi sava sievas izpratne par to vārdu skaistums, vai kas ir gaumīgi, vai kas nav gaumīgi. Kā to ikdienā tomēr spēt saglabāt to sajūtu, ka ir ļoti, ļoti skaisti? Es teiktu, ka viens droši vien tāds mazais punkts ir izglītošana. Tas varbūt tāds pirmais, kas arī man šobrīd ir aktuāls. Man ir divgadīga meitiņa, un tas bija tāds, man mājās ir daudz interjeru priekšmetu, bet nav ļoti daudz. Un tad ir šis stāsts, ka, ja man tur stāv kaut kāda plīstoša vāze, es esmu pieņēmusi lēmumu, ka es šai lietai nepieķeros, ja viņa aizies kādā mirklī, bet tāpat laikā es gribu, ka mans bērns aug vidē, kura nav sterila. Es gribu, ka tur ir skaistas lietas, jo arī es tur dzīvoju. Tā ir tā cieņa pret to, ka es noteikti neesmu no vecākiem, kas visu novāc nost un tagad dzīvošu 4 gadus vidē, kur nekā nav, tikai tāpēc, ka man ir mazs bērns. Un līdzvērtīgi man liekas arī pāri attiecībās, ka ja mēs cienam viens otru un ja dāmai ir svarīgi šie aksesuāri, bet kungs vēlas tikai tukšu galdu, pie kura ēst, tad atrodat to kompromisu savā dzīvē par šo. Un tās, protams, ir tikai detaļas un tās ir tikai lietas, bet tā ir tāda daļa no dzīves. Ja vienam ir svarīgi, super, ja tas abiem nav svarīgi, tad mēs šo situāciju nerisinam. Bet tāds kompromiss, un ja man ir svarīgi saklāt to gultu no rīta, tad iespējams pēc 6 gadu kopdzīves mans vīrs ir pieņēmis faktu, tā kā, ok, šitā ir
kaut kāda viņas dīvainība, saklāsim to gultu, bet that's fine. Un man liekas, ka tā arī ir tāda cieņa vienam pret otru un izvēlēties, kā tu dzīvo. Un tas tāpat, un var dzīvot arī šādi, protams, arī tādā asketismā un kārtībā, bet tas ir tavā ikdienas rituālā, tev vienkārši klāt ir 1 stunda droši vien jāvelta, lai to ejot gulēt sakārtotu, vai nu, tā kā nestu rūpi par to. Un es pilnīgi cienu cilvēkus, kuriem tas nav svarīgi. To var arī nedarīt. Bez tā var tiešām iztikt. Bet man savukārt tā ir tāda vērtība, ka šeit stāv žurnāls atvērts. Un man tas ir ne tikai, manā mājā, piemēram, ir ne tikai objekts, kas te stāv, bet man tas varbūt ir stāsts, ka es te dzerot no rīta kafiju, pāršķiru lapu un iedvesmojos, izlasu, apskatos, nezinu, paņemu šo bildi līdzi dienai. Un, es katrai tai lietai, protams, arī kā cilvēks piešķiru vērtību. Un ja tas nerūp, tad es ieteiktu to nedarīt mākslīgi. Jā, te ir tas, ko es saklausīju. Man liekas, ja tev tas ir būtiski, tad tev tas tavā ikdienā vienkārši forši un organiski ieguļas. Bet labi, par tīri praktiskām lietām. Pieņemsim, ja es esmu iegādājusies dzīvokli, kas nav bijis demo dzīvoklis, un man pašai šķiet, ka man ir kaut kāda gaumas sajūta, kā to visu lietu šķetināt. Tas ir 3 krāsu kods. Ja tev absolūti liekas, ka maza sapratne par to, tad vienkārši paņem 3 krāsas, melns, balts, metāls un ejot pa veikalu vienkārši tendenciozi pērc to, ko tu redzi tenīs krāsās. Jebkā saliekot, tu nenošausi greizi. Pat tad, ja šīs mantas šī demo dzīvokļa kontekstā dzīvos savu gaitu, viņas tāpat izskatīsies saskanīgas. Vai ar kaut ko var kļūdīties vispār iekārtojot interjeru? Droši vien nepabeidzot interjeru. Attiecīgi, droši vien ir jau dzirdēts tur grīdlīstes, kuras neuzliek 14 gadus. Manis pašas virtuvē, piemēram, ir virtuve izvadi, kur lampas ir pieliekamajā skapī stāv, bet neskapēc viņas neviens nepieliek jau 6 gadus. Attiecīgi, lietas, ko tu neizdari tanī mirklī, ka tu ievācies, ar vislielāko ticamību tu nenobeigsi ilgstoši. Tā ir tāda viena kļūda vai drīzāk tāds paradoks, kas ir novērojams. Bet otrs ir šis, es domāju, ka šādi būs stilīgi un šādi man patiks. Un tu vienkārši nevari iedzīvoties tajā mājā. Vai, piemēram, nezinu, atvērtie plaukti mirklī, ja tu zini, ka tu esi super nekārtīgs. Un tad tu sev uzliec nevajadzīgu pienākumu kārtot skapi, kaut arī tu tiešām to dzīvē negribi darīt. Bet tev ir Pinterestā licies, ka cik smuki izskatās. Un tas, ka tu savās mājās kļūsti par vergu, man liekas, ir tāds red flag, sarkanais karoks par to. Nedaram šito, vajag, lai ir ērti. Labs ir, tu jau zini, man liekas, ka es minēju, ka es vismaz vislabāk iemācos kaut ko darot praktiski. Es ļoti ceru, ka tas mums sarūpēs kaut kādu uzdevumu āķīgi. Jā, es arī esmu gatavs. Cik no āķīgs, bet lai iet? Lai iet? Tad, Madara, mums te tagad tāds mazais terapijas seanss, ja? Tev ir apmēram iedots, līdz 10 minūtēm. Tiec galā ar šiem klučiem, sabīdi viņus plauktā. Tāds pats uzdevums būs arī Laurim, un tad pāanalizēsim. Labs ir. Vispār es parasti neuztraucos, bet baiba šoreiz ļoti uztraucos. Aizver acis, un tad es to pasaukšu. Saruna. Man arī patīk strādāt vienatnē. Es tevi saprotu. Čau. Tā, šis ir, vispār, ja tas būtu mans plaukts, es viņu visu visticamāk neaiztaisītu ar lietām ciet. Bet redzēs, kas man te sanāks. Un šis ir vienkārši tik skaists, ka viņam jābūt augstāk. Man liekas. I wanna shout out to the world so they know my sweet baby loves me so. She got me going, yeah, she turns me on. And she loves me, yeah, she loves me. And it blows my mind. Viņš nav pabeigts, es šobrīd tur dzīvoju nedēļu, jo, lai viņš būtu pabeigts, man jāpadzīvo ir ilgāk šajā telpā un ar tām lietām.
Vienīgais, vērojot arī tevi no malas, teiktu, ka droši miksē. Tāpēc man te ir arī kaut kāds kastīts, pirms tam bija miksē materiālitātes kopā. Tu esi tā ļoti tīri piegājusi pie lietām, kas ir fine dažādās situācijās. Vienkārši, lai es kaut kā panāktu kaut kādu savu to sajūtu, tad es vienkārši salieku vairāk lietas kopā, vai arī vienu tur attiecīgi izceļu par to. Es nesaku, ka es te kaut ko. Man patīk arī doma par to, ka paliek tukšs. Es to atbalstu. Es pieļauju, ka šī ir laba vieta grāmatām, kuras te varētu būt vairāk. Attiecīgi, ja ir satraukums par estētisko pusi, tad es saku, ka grāmatas vienmēr var likt arī ar baltajām daļām uz āru. Tā, kad ir dažreiz, nezinu, Džeina Eira, kurai ir sarkana aizmugure un viņa lec ārā no tava plaukta. Es nekad neiedomātos pati. Šis ir vienkārši šis nekad neiedomātos. Es vienmēr izdomāju, kā viņus tur salikt. Jā. Vēl viens variants ir klasiskā varavīksne, kārtot viņus pa krāsām. Bet es vēl, skatoties arī no malas, man liekas, ka šitien varētu būt forši arī plediņš ielikts, ka kaut kāds audums parādās. Bet skaidrs, ka šeit var likt un pārlikt un darīt un nedarīt, vai atvērta grāmata. Man liekas, viņa nevērās ciet, tāpēc, ka es viņu te biju atvērusi. Attiecīgi, attēli un vēl kaut kādas lietas papildina, bet skaidrs, ka šito var kārtot un pārkārtot. Man, šīs arī nav tavas lietas, līdz ar ko, ja tu tur liktu savas, tev noteikti arī vestos labāk. Bet tas, ka tāda vienīgā, ko es pamanīju, ka tu nebaidies miksēt, likt vairākas lietas kopā, nelikt varbūt pa vidu arī, kaut kas, kad ir kaut kādas klasiskas lietas, kur liekas, ka, hei, šitā būtu jādara, bet tur es atkal atkārtoju, ka tās ir tavas mājas, tavs plaukts, sajūti un gribi. Paskaties, 3 minūtes kopā ar Prinduli es iemācījos, tātad grāmatas var likt uz šo pusīti. Viņas var būt atvērtas un nav jāliek viss pa vidu. Es tiešām vienmēr tā kā pa vidu. Un tāpēc saku, tā ir absolūti daļa no kaut kādas terapijas, ka kāds tev pasaka, ka tā var darīt savādāk un nav jau noteikumu. Bet šis ir tik vērtīgi, baigi forši. Redz, tagad mums jāņem ārā, lai Laurim ir tāds pats. Manuprāt, smuki būs, dāmas un kungi, šādi. Ja? Tātad es pēc savas gaumes, laiks jau ir aizgājis, man ir 5 minūtes, lai iekārtotu šo fantastisko plauktiņu ar šīm detaļām, nosauksim to tā. Ja? Ņemsim šo lielo vāzi, kas ir koka. Ja? Tas ir koka. Tā, ok. Vispirms jāsaprot, kur vislabāk stāvēs. Šitas ir uz atzīmi. Zini, kā es izdarīšu vispirms? Es ielikšu, un tad es aplūkošu un sapratīšu, vai mani viss apmierina. Kurš liek tukšu kasti plauktā? Tāds ir jautājums. Bet kāds ir, kas liek, jā? Tā, vēl viena, maza forša smuka kastīte. Tukša, jā. Tā. Rihla. Te ir kaut kādas smaržas bijušas, ja? Šeit ir tāds vīrietis, man liekas, ja mums būtu jāsalīdzina un jāpasaka, kurš ir kurš plauktiņš, man liekas, ka nebūtu tāds ļoti liels problēmas pateikt, kurš ir kurš. Tev ir tādas iemācītas lietas, arī, kur ir, kāpēc tu viņu lietas iešķībi, piemēram? Jo tu esi redzējis, ka citur tā dara, vai ne? Jā. Bet nav ne slikti, ne labi. Šī ir absolūti tava interpretācija. Es jau teicu, šī ir mazs psihoterapijas seans, smilšu terapija vai, attiecīgi, sauc kā gribi, lietu izlikšana. Droši vien, ka tur, būtu ko teikt par to, kāpēc viss ir arī tik ļoti tāds, reprezentatīvi nolikts. Labi. Kārtība parādījās. Nē, es pats nevaru, man uzreiz. Redz. Tātad, Lauri, es domāju, ka gultas klāšana daudzās ģimenēs varētu būt uzdevums, ap kuru reizēm virmo diskusijas. Kā ir jums? Es jau iepriekš, man liekas, minēju to, ka tā gultas klāšana ir pārspīlēts. Overrated. Jā, tiešām bišķiņ par daudz. Nē, labi, īstenībā, ja godīgi, man pašam patīk, kad ir
saklāta gulta. Bet es esmu vairākus pētījumus lasījis par to, ka tā gultas klāšana, ja tu neliec jaunu veļu katru rītu, ir veselībai tā kā. Nav labi? Nav labi. Neteiksim, nav labi, bet ja tu atstāji viņu tādā vēdināšanas režīmā, kas ir, piemēram, kā tu izkārti no gultas? Kas gulta ir vēdināšana? Kas gulta ir vēdināšana? Skaties, šitas ir vēdināšanas režīms, piemēram, viss. Un dari savas lietas, jā. Viņa vēdinās. Labi, šitas arī nav labākais variants. Bet, ja tu, piemēram, jo šeit ir tavs ķermenis, saproti? Jā. Tu naktī svīsti. Jā. Nesvīsti? Mēs varam jauki izmantot šo galu un uztaisīt tādu mazu pikniku zonu. Jā, tu arī saprotu. Nē, tu viņu vari uztaisīt mazliet vēl. Nē, tu viņu gribēji piekārtot. Viņš var būt taisns, bet sačervelēts, piemēram, krokots. Te man tevi mazliet gribas apstrīdēt, ja var lietot tādu vārdu. Kaut kas man tomēr patīk, ka ir uz zemes. Redzi? Es zinu, ka tev ķersies kājas, jo tev tāda gaita, tev plauktiem jābūt tukšiem un nekas nedrīkst būt. Tad mēs varam nolikt šo dēlīti, uzlikt 2 espreso kastītes, bet tasītes, un nolikt pulti, kas ir tāda melna. Jā. Dāmas, liels paldies, ka uzņēmāt mūs šeit ciemos, Elīne. Tieši tāpat kā var lepoties ar šo te fantastisko televizoru opciju, ka tu viņu vari griezt uz 360 grādos. Man liekas, ka jums ir jālepojas ar to, ko jūs esat sasnieguši pagājušajā gadā, 2024. gada būve šī ir, kur mēs atrodamies. Jā, gada dzīvojumā jaunbūve. Ļoti esam lepni par to un priecīgi par komandas paveikto, protams. Man kopā darbojoties ar jums un miedarbojoties, vēl viena tāda atziņa ienāca prātā, ka to māju sajūtu arī mēs paši tur darbojoties un ņemoties. Mēs tur pusi dienas esam padarbojušies, un man liekas, ka tam katram priekšmetam, kur mēs pieskārāmies, ir kaut kāda sajūta un elpa, un tas arī ir tas, kas rada to tavu māju sajūtu. Milzīgs paldies, Vai, par tiem tipiem dažiem, ko es atcerēšos. Grāmatas var likt arī uz priekšu, Lauris redz jau to zināja, bet man tiešām tas galīgi necik prātā nesaslēdzās. Un tas tavs ideālais mājokļu iekārtojums galā ir tieši tāds, kā tu jūti. Un vēl pirms mēs jūs laižam prom un jūs mūs laižat, laikam drīzāk jāsaka prom. Iedodiet varbūt kādus ceļa vārdus cilvēkiem, kas vēl spēr pirmos soļus tātad kaut kādu dizaina jautājumos, lai vispār kaut ko iekārtot paši sev mājās. Iedodiet varbūt tādus ceļa vārdus, kam jābūt gataviem. Es teiktu, ka ir jābūt drosmīgiem, nevajag baidīties un noticēt sev, jo sākumā taču arī teica, ka tu no tā neko nesaproti, bet redz, tev labi 3 minūšu laikā sanāca salikt plaukstu, tā kā ir jānotic sev un tad jau tas rezultāts arī nāks. Pēc tam pamainīt jebkuru vienu lietu elementu, kas ir ienests mājās, to jau var atdāvināt kādam galā. Jā, par to, ka sapņojiet lieli, un pat tad, ja jūs nevarat uzreiz ieejot mājoklī realizēt visu to, ko jūs gribētu, tad uztaisiet pa kārtām to savu vēlmi, bet nevajag dzīvot pieticīgi, nevajag sev ļaut dzīvot pieticīgi. Tad, ja šajā mirklī nav, vajag iet uz to, ka televizors griežas 360, ka griezti ir 4 metri, pat tad varbūt, ja tas nav šajā mājoklī, bet tad skatīties vēlāk, tālāk, bet vairāk par to, ka skatīties lieli un dzīvot, mēģinot to realizēt, nevis uzreiz sev apgriezt spārnus un nesapņot. Tā kā Wow, es nevarētu vispār iedomāties labāku izskaņu un premisi šim vienkārši brīnišķīgi, man liekas, tu pateici, jo galā māja ir tā vieta, no kurienes viss sākas, no kurienes mēs sākamies un sākas mūsu lielie darbi pasaulē. Tāpēc jā, daram lieli. Paldies, dārgie skatītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā ceļā uz mājām epizodē. Paldies jums, dāmas, vēlreiz. Un neapgriežam sev spārnus, ļaujam sapņot pat dizaina jautājumos. Ja? Čau! Tiekamies nākamajā epizodē. Čau! Atā.